Tīmekļa vietnes modulis. Smartitsla palīdz jums izveidot savu tīmekļa vietni, kurā varat integrēt žurnālu arhīvus un veikalu frontes, kā arī izveidot jaunas apakšlapas, lai iegūtu visaptverošu tīmekļa vietnes pieredzi. Lai izveidotu jaunu tīmekļa vietni, lūdzu aktivizējiet attiecīgo moduli Smartitsla Backend. Izvēlnes iestatījumi. Baltajā izvēlnē izvēlieties izvēlnes iestatījumi un aktivizējiet slēdz aktivizācijas status. Augšupielādējiet savu logotipa attēlu, kas tiks parādīts tīmekļa vietnes augšējā kreisajā stūrī. Varat pievienot arī savu ielādes indikatoru, lai aizstātu noklusējuma Smartitsla ielādes indikatoru. Saistītie nosaukumi. Varat sasaistīt citus savu žurnālu nosaukumus, atzīmējot vajadzīgās nosaukumu grupas izvēles rūtiņu sadaļā saistītie nosaukumi. Sadaļā izvēlna varat mainīt katras tīmekļa vietnē redzamās cilnas nosaukumu, kā arī izvēlēties sākuma lapu. Ar bultiņām uz augšu un uz leju varat iestatīt cilņu secību. Cilnas raksti un arhīvs vienmēr ir daļa no tīmekļa vietnes, taču varat pievienot arī kādu no savām veikala frontēm vai izveidot jaunas lapas. Jaunas lapas var izveidot Smartitsla sānu izvēlnē, parādīt kauru no citas vietnes irāmī vai sasaistīt ar kādu no jūsu citiem žurnāla nosaukumiem. Veiktās izmaiņas var apskatīt tiešraidē, noklikšķinot uz otrās izvēlnes opcijas priekšskatījums. Lapas. Lai vietnē izveidotu savas lapas vai cilnas, izvēlieties pagas, lapas un noklikšķiniet uz plusa ikonas blakus sadaļai Create paga, izveidot lapu. Atvērsies lapas rediģēšanas rīks, kas ļaus jums ievietot savu saturu, piemēram, tekstu, video, attēlus, tabulas un URL. Ir pieejami visi klasiskie tīmekļa vietņu izveides rīki. Varat vēl vairāk personalizēt lapu ar savu HTML kodu, noklikšķinot uz ikonas mainīt režīmu. Padoms, varat nokopēt HTML saturu no savas vecās vietnes un ielīmēt to šeit. Šādā veidā jums būs jāveic tikai daži pielāgojumi, lai atjaunotu to pašu lapu. Noklikšķiniet uz acis ikonas, lai apskatītu lapas priekšskatījumu, un pēc tam saglabājiet izmaiņas. Lai pievienotu jaunizveidoto lapu savai tīmekļa vietnē, atgriezieties pie izvēlnes iestatījumiem, ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz pievienot lapu.